Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nec staigā grēcinieku ceļus, nec arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga, baušļiem un kas dienām, un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā, un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdievīgie, tīri kā pēlavas, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nec arī taisno draudzē grēcinieki. Jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu.